Latvijas lauki savu pienesumu sabiedrībai un mūsu valstī devuši vienmēr. Ar Madonas rajona Ļaudonas vārdu saistās 3 lielu kultūras cilvēku vārdi. Ļaudonieks ir dzejnieks Andrejs Eglīts, diriģents Teodors Reiters, no Ļaudonas puses nāk arī Lāču dzimta. Paldies, man par kungus pazuda. Latvijas. Sveicināti. Labrīt. Jums abiem kopā puķīts no. Viņš paldies. Pēdējais. Rutā. Pas. Jā. Vai jūs arī šobrīd sajūtaties nācis no Ļaudonas puses? Nu, būtībā jā, lai gan es pats esmu Rīgas zēns, dzimis Rīgā, bet man tēva dzimtene ir Ļaudona. Un tēva dzimtā bija ļoti daudz bērnu, 11 bērnu, un visi dziedāja reiterkorī. Induļa Lāča tēvs bija reiterkora sekretārs. Viņš uzrakstīs arī reiterkora vēsturi. 6. augustā Rīgā tika nodibināts Teodora Reitera fonds. Ļaudona satikt ļaudoniešus taisni, un man bija ļoti liels pārsteigums par to sirsnību, ko es saņēmu taisni Ļaudonas skolā. Ļaudona, kā jūs ziniet, kādu laikā tika iznīcināta, gandrīz pilnīgi, un tā savā ziņā ir jauna Ļaudona, lai gan tie ļaudis ir tie paši vecie. Jūsu izglītība faktiski ir jurisprudence? Nē, es esmu darbojies finanšu laukā un arī tieslietu laukā. Tā kā tā nav sevišķi sveša, jā. Bet, Latvijā... Es advokāts neesmu. Latvijā jūs esat arī tādu rūpi turat par garīgām lietām, par kultūras tādām, pagātnes un šodienas lietām, un kā ir, teiksim, saistībā vēl ar Reitera fondu, kādi darbi tur ir iesākti un kā būs? Es ļoti iepriecināts, kad Reitera fonds ir nodibināts, jo gadi iet uz priekšu un sevišķi jaunā paudze ne mūsu galā, ne arī uzgalā sevišķi pazīst Reiteru. Induls Lācis jau daudzus gadus dzīvo Amerikā, strādā finanšu un tieslietu jomā kopā ar kundzi Rutu, pēc viesošanās Latvijā dodas atpakaļ uz Ņujorku, bet jau 3 mēnešus Latvijā atgriezies ļaudonietis dzejnieks Andrejs Eglīts. Reitera fonda ir tāda, ka man tēvs bija reiterkora sekretārs un sarakstīja reiterkora vēsturi. Un viens no maniem uzdevumiem tēd bija sameklēt to tēva manuskriptu par reiterkori, ko viņš izgatavoja, sarakstīja Ļaudonā. Es biju kā mazs zēns, viņam bija līdzi un es to atceros. Tas darbs tika pārvests mūsu Rīgas dzīvoklī. Un mana tante rūpējās par to tālāko. Viņš ir nonācis mūsu muzejos un arhīvā un tā.
tika atrasts, es saprotu? Un drošās rokās? Nepilnīgi. Es atradu tas tuvākais, kas bija tāds konspektīvs uzmetums ar labojumiem un tā. Tas nebija tas galvenais darbs, ko es atceros. Tas īstenībā vēl paliek uz priekšu. Vai nu, ja nu tas vēl atrodas kaut kur, tad jā. Bet savā ziņā es esmu apmierināts, jo es profesoru Grāvīti, es ticies, viņam ir materiāli, Rēņa muzejā ir materiāli. Un, protams, valsts arhīvā Māra Brants es sazinājos. Būs Latvijas valstī svētku dienas, svētku laiks. Sakiet, kādas jums ir šīs te dziļās attiecības tieši ar Latviju? Kādas jūs redzējāt, jutāt Latviju, kādu jūs redzējāt šajā braucienā? Un ir cilvēki, kas atgriežas atpakaļ. Kā jūs skatāties uz to visu? Ne, savā sirdī jau mēs esam atgriežies jau labu laiku atpakaļ. Bet katreiz, kad atbraucam, mums ir ļoti liels prieks redzēt to, kas ir gadu laikā jau sasniegts. Un varbūt jūs vietējie to tik daudz nemaniet, kā mēs atbraucēji. 18. novembris nāk. Mēs ap divu Rutu, man sieva, dziedām Ņujorkas latviešu korī pie Andreja Jansona. Un tur mēs arī gatavojamies svētkiem. Šogad sakarā ar Latvijas 80 gadu jubileju. Tie būs varbūt plašāk paredzēti, jo būs pat kopējas vakariņas Ņujorkā, vienā lepnā vietā, un turpat būs dejošana, un tad, protams, būs arī koncerts un akts un tādā veidā. Vai tajā būs arī jauni cilvēki, vai tā tomēr ir paudze, kas ir tiešām šī te pirmās Latvijas paudze? Parādās ne tik daudz, bet tie, kas ir aktīvi. Un taisn mums pēdējā laikā viena paudze ienākusi saviem jauniem bērniem. Un viņi tagad ir skolotāji un darbojās sabiedriski. Un tie jau nāk, tie dzied korī. Kas jums palīdz noskaņoties, teiksim, valsts svētku dienai? Vai tās ir tādas īpašas atmiņas vai caur mūziku, caur ko jūs panākt to emocionālo kāpinājumu? Nē, kā es teicu, varbūt mēs to Latvijas vārdu nesam savās sirdīs vēl spēcīgāk, jo mums tā Latvija nav bijusi tikai no tālienes. Ja? 1989. gadā, kad Induls Lācis kopā ar diriģentu Andreju Jansonu un Ņujorkas latviešu koru bija Latvijā, pēc koncertiem Nacionālajā operā bija skaidrs, ka Baltijam namam jāpalīdz. Tika nodibināta Latvijas Nacionālās operas ģilde, un aizvadītajā periodā $500,000 vērtībā ārzemju latvieši ir ziedojuši līdzekļus opernamam. Tuvu Latvijai varbūt arī attālumā esot, bet dzejnieks Andrejs Eglītis saka: Moto vai jauns skatījums, kā paskatīties arī uz šīm te svarīgajām lietām? Kā jūs mēģināt tās podrināt sevī to izjūtu vai paskatīties uz Latviju šodien? Nevis ar pagātnes acīm, nevis ar nostalģijas acīm, bet kas reāli, kā palīdzības vārdi vai kāda darbība būtu vajadzīga vēl šobrīd Latvijā? Ļoti labi. To mēs esam darījuši. Un, kā Ņujorkas latviešu koris viesojās 89. gadā šeit, mēs bijām apmēram 100 korī. Un mums bija 4 koncerti Latvijas Nacionālajā operā, un Domā un Valmierā. Un esot operā, mēs redzējām, ka tas operas nams ir tik ļoti bēdīgā stāvoklī, kad radās doma aizbraucot atpakaļ, ka operai kaut kādā veidā jāpalīdz. Un mēs nodibinājām Latvijas Nacionālās operas ģildi tieši tādam nolūkam. Un mani ievēlēja par pirmo priekšnieku. Un mēs būtībā uzsēlām, tas ir garš stāsts pats par sevi, mēs uzsēlām to ģildi no absolūti nekā. Un tātad līdz šai dienai mēs esam varējuši palīdzēt operai apmēram vairāk kā $500,000 vērtībā. Visādiem arī celtniecībā vai instrumentiem, operas orķestriem un tā tālāk. Vēl viens projekts, kas bija, ko es kopā Uldi Klausu, kas šeit ir, ko varbūt daudz pazīst. Mēs gājām vienā skolā kopā ģimnāzijā Vācijā. Un tikko uz dziesmu svētkiem iznāca grāmata, ko mēs sakopojam pa mūsu ģimnāziju Vācijā, saucās Ebenvailrieši.
Un Vācijā esot bijuši apmēram 50 latviešu ģimnāziju. Ne jau, protams, ļoti liels, bet mūsijā bija tajā franču okupācijas joslā viena no mazākām. Un mēs saskatījām tādu tā kā pienākumu atstāt kādu ziņu Latvijai, jeb nākošām audzēm, par nekādu ziņu par to laiku, to vidi, tiem ļaudīm, skolu un tā tālāk. Un to mēs izdarījām. Kāda būs nākoša atgriešanās, vai jau ir plānots, kad būsiet Latvijā? Nākošā atgriešanās noteikti būs atkal nākošo gadu, bet jāprecizē tas datums un jāredz, vai nekā būs. Ir, protams, žēl, tā kā šorīt jau teicu, atstāt Rīgu, jo mēs jau esam, kā teikt, saraduši visā pilnībā. Bet pienākums sauc atkal otrā pusē, un tā kā tur bišķi jāpadarbojās. Un koncerti nāk. Atbildīgas lietas. Atbildīgas lietas, jā. Tā dzīve. Labi, gaidīsim tad pēc gada varbūt. Paldies. Dienā daudz cienu. Gan jau kādreiz redzēsies. Jā, un redzēsimies arī pēc Mums jāskaita ciemiņas no šejienes pie mums. Jā. Un kas ir pieteikušies, mēs apmēram jūnijā. Un tā kā kādi pie, ciemiņi gaidāmi. tuvākie draugi, bet pie mums, taisa mūsu mājās, ir bijuši apmēram 30 cilvēki, sākot ar Kārli Zariņu no operas, Ilis Galantu un mūzikas cilvēki. Jā. Un viņš pagāja tur garām un negriezies. Nu, Kārlis Zariņš arī pagodināja mūsu pasākumu operas teātrī, kad bija. Mēs svinējām Teodorē. Ārkārtīgi aizraujošas tēvs dziesmas. Jā. Nē, viņš jau arī bija viens no pirmiem, kas Tie tik mīļš un labs. Mums uzrakstiet un vēl kādus savus padomus un norādījumus mēs gaidīsim. Jā, galvenokārt, par ko mēs runājam. Es domāju, to es mēģināšu sadabūt. Tā ir priekās, ir taisam Latviešu fondā būs tā vēlēšana par projektiem notiek vienreiz gadā. Un man liekas, taisam tagad ir iesniegtie jaunie projekti. Tā kā mēs aizbrauksim mājā, tad man liekas, tas būs priekšā. Par to. Radīsies, jā, lai gan es jau jums minēju, kad tā jaunā paudze, diemžēl, daudz neatcerās. Un tie vecie droši vien vēl jau kas nav tā otrā daļa, nav vārds, vai iekonservēta, nav pabeigta. Un tad mēs gribam par cik jaunas iesniegšanas nevarēja ierasties arī tās laudīgas. Ja tur viss būtu nolikt dekorācijas, vai tās dekorācijas nebūtu jāpatīk. Dzejnieka Andreja Eglīša mūža darbs bijis un ir darbs Latvijas labā. Pēc 53 gadiem prombūtnes viņš atkal ir mājās ar tām pašām vērtībām, kas viņu un apkārtējos cilvēkus stiprinājušas vienmēr. Vairākus, protams, brīvību, Latviju, arī Dievu. Krāsas tās ir no Austrālijas, tie segas no manas ciemošanās, kā grib. Tas arī. Burvīgi svaiga krāsa. Jā. Tas nav godam rikts ne apēšanai, tas jāja. Paģeris fakultātes dekāns, tepat Martielā dzīvo. Lāčplēš ielā tālāk ir brīvās pasaules Latvijas.
nevar izšķirt, ja. Un tā ir. Jūs Madonā maz esat bijusi? Nē, kādā ziņā maz. Piedošana Ļaudonās gribēju. Zakal nāca mācītājs no Ļaudonas mācītājs muiši, kur viņš dzīvoja un redzēja, kā iesvedamie bērni spēlē futbolu, tad viņš zina projām mācīties galvas gabalu. Avots bija prāvis. Pareizi darīt, droši vien. Jā, tā ir. Nu, kā mēs varam runāt? Jā. Jā. Jā, tā ir. Mēģināsim aprunāties, labi? Labi. Tā, kā iznāks, tā iznāks. Mhm. Tā domāju, ar ko sākt, un tā atceros, viens cilvēks teica, ka, ja runā par vislielākiem un augstākiem iedzieniem, tad par Dieva eksistenci, kā saka, daudzi strīdās un daudzi ir pozīcijās, varbūt ateismu pozīcijās, bet jautājums viņš saka nav par to, vai Dieva eksistence ir vai nav. Nav tāds jautājums, ne tāpēc, ka tas būtu neskaidrs vai kaut kāds duļķains vai nezinātnisks, bet tāpēc, ka tas ir pārāk pilns ar gaismu un pārāk piesātināts un apžilbināts. Un varbūt arī par tiem lielajiem jēdzieniem, es domāju, tāpat ir ar dzimteni. Arī tas ir tāds pilns ar gaismu, un bieži vien varbūt tā gaismas deva ir tik liela, ka mēs apžilbstam un īstenībā paši esam mazi šī jēdziena priekšā un nevaram neko pateikt vai pārāk niecīgi tie vārdi. Es domāju, ka jums tā visa pieredze un visas pārdomas tomēr ir cauri gadiem bijušas ar šo dzimtenes lielo jēdzienu. Un, ja tā paskatās, vai ir mainījies, ja tas skatījums cauri gadu desmitiem un kāds tas ir šobrīd, tā sajūtot arī ar pilnīgi svaigām tādām domām droši vien un dvēseli pieskaroties. Un kā jūs šajā laikā? Par Dievu. Dievu nav neviens redzējis. Nē. Un Dievs ir mūsos, kas tic, un mēs esam Dievā. Tāds ir mans uzskats. Dievs mūs pavada arī tad, kad mēs negribam, jo neviens nevar noliegt viņa esamību, un neviens nevar pierādīt, ka viņš ir. Bet viņš ir, jo es turos pie pasaules radīšanas sākumiem, pie tiem milzīgiem brīnumiem, kādi ir redzami uz katra soļa, un tad var saukt katrs kā grib to pasaules radītāju, vai pat Dievu, vai kādu citu pārdabisku būtni. Man tas ir, un kristiešiem Dievs, kas ir pie pasaules radīšanas, un man tas jēdziens nav mainījies kopš bērnības, kā mana māte mācīja. Daudz tādus dzējoļus, ko es esmu rakstījis no viņas, ir māte man mācījusi, un kā tālāk bija, kā pērkoņa laikā krustumies tādā veidā. Es esmu līdz šai dienai to sajutis sevi un tajā dzīvoju. Visos laikos Andrejam Eglītim svarīgi bijusi arī Latvijas brīvība un patriotisms. Tas ir ļoti smags iedziens šodien pie mūsu jaunās paaudzes. Viņa īsti neizprot, kas ir patriotisms, jo iepriekšējā paudze ir mācījusies visi pie padomju patriotisma. Kas bija padomju patriotisms, kas bija padomju nacionālisms, tas bija briesmīgs mazu tautu iekarošanas patriotisms. Padomju patriotam bija jābūt katram, un kas nebija un negribēja būt padomju patriots, tam bija jāiet uz soda nometnēm un tam līdzīgi. Kā uzskata Andrejs Eglītis, latviešu patriotisms ir gluži citāds. Ir pavisam cits. Viņš ir draudzīgs, viņš ir mums kā vairogs latviešiem, kā mazai tautai, lai varētu mūs vienot un lai mēs varētu sevi kaut cik aizstāvēties. Ne tik daudz ar ieročiem, bet kā ar savu vienību un garu stiprumu. Par patriotismu var runāt tagad pie jaunajiem, kas iet vidusskolās, tad, kad viņi pazīst vēsturi. Un, diemžēl, pagaidām viņi ļoti slikti pazīst mūsu vēsturi. Un nepazīstot mūsu vēsturi un mūsu brīvības cīņas, viņam ir ļoti slikts iedziens par patriotismu. Tagad, kas tas ir īstenībā sakot? Patriotisms jau, varētu teikt, ir sakņojies senatnē. Varbūt 100 gadu mūsu senči ir nākuši uz šo zemi, kur mēs tagad esam.
un viņu ir izvēlējušies pa savu dzīves vietu šito mazo stūrīti. Un es uzskatu tā, kad visa tā dvēseļu gaita no tiem, kas ir miruši sen, bet ir nākuši šeit, un mūsu paudze arī ir, kā saka, tāda dvēseļu sajūta, satiksme pāri gadu simteņiem. Tā ir jāsajūt. Tas ir patriotisms, ne tikai kā skolas grāmatā uzraksta, lūk, pa brības cīņām tā tālāk. Tas mums liek izprast to, ko es domāju, patriotisma definīciju. Tas nāk no mūsu sensības pāri, kad viņi visi cīnījušies par šito mazo zemes stūrīti, un lūk, mēs esam tagad šeit. Tas manā uztverē ir patriotisms, un mēs nedrīkstam viņu pazaudēt, šo zemes stūri, kur ir tik daudz aizgājuši bojā, un kas varbūt domā tāpat, kā esiet domājuši, ka tas ir jānotur līdz pēdējam. Un ja mēs šito zemes stūri nenoturēsim, tad mēs arī pazudīsim. Sakiet, tas ir tikai tāds domāšanas priekšmets, ja, kur mēs sēžot un šad tad pārdomājam, mācamies, studējam, vai tas ir arī prakses tāds priekšmets, kur dzīves situācijās ir jāpierāda savs patriotisms, jāliek lietā, un kuras varbūt bijušas tās situācijas, tagad, teiksim, bija vēlēšanas, bija iestāšanās par pilsonības jautājumu. Kā jums liekas, kā latvieši demonstrē savu patriotismu, vai kā viņi sevī atrod to izvēli? Patriotismam ir jāizpaužas praktiskā darbā. Es runāju bieži Latvijā, un ja es tikai runātu un nedarītu to darbu, tad es nebūtu patriotisms. Patriotisms nepastāv vārdos, bet taisni aicinājuma darbos. Mums ir jāsargā savas robežas, mums ir jābūt patriotiem, lai mēs kaut cik varētu vairāk darīt, lai nevarētu mūs saukt, ka tagad kolonisti mūsu zemē un tie pārņem gandrīz visu varu. Patriotisms ir uzuprēšanās otra cilvēka labā un visi vienā kopībā. Ines Andersone, Imants Pulkstenis, LTS no Madonas. Īgais lielais, ko es jums stāstīju, kas iet pāri gadu simteņiem, tam ir jāiemiesojas darbā un tikai darbā. Citādi mēs paliktam, runādam, mēs paliekam tikai pa tautas grabētājiem. Absolūti ne. Dzimtene prasa, mēs sakam, lūdzu, jāiet uz robežām. Paskatieties, kas dainās ir rakstīts. Veselas nodaļas par Bāleliņš karā aizgāja. Tas ir patriotisms, un tur vislabāk ir arī pateikts tas, ko es iepriekš sacīju, kāda ir tā sajūta no gadu simteņiem, kas ir domājuši apmēram tāpat, ka darbos ir jāpierāda viss. Ir taču viena rinda, Tēva zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim. Tā ir. Varbūt vēlreiz atgriežoties pie dzimtenes. Es domāju, dzimtenes jēdziens droši vien ir viens tas aspekts par patriotismu, bet viens varbūt tā izjūta, varbūt tā ir pat liriska savas tēva zemes tāda piederība, piederēšana un apzināšanās. Un kā zivs, man liekas, ūdenī ienirusi, viņa bieži pat nedefinē, viņai nav vajadzīga nekāda definīcija, viņa vienkārši tur ir tajā visā. Un tā arī droši vien arī mums vienkārši ir jābūt tajā dzimtenē, bet vai mēs to apzināmies tomēr, ja? Vai mums nav vienalga, kur tad mēs kādos ūdeņos esam? Es šķiru divus iedzienus – dzimtene un tēvzeme. Tie, kas ir dzimuši brīvā pasaulē, piemēram, Austrālijā, tiem ir dzimtene tā. Bet vieno viņu tēvu zeme, kur no tēvas un mātenās nākuši, es tad atšķiru, tā ir tēva zeme, tēva zeme. Bet dzimis, viņš saka, es esmu dzimis Austrālijā. Bet caur vecākiem viņš man to mīlestību uz to zemi, no kuras nākuši vecāki ir. Bet ir liels jautājums, vai viņš atgriezīsies tur šeit, jo viņš tur ir pieradis pie visa, viņš atbrauks ciemos un tā tālāk. Tā nav tāda vairs patriotisma izpausme, jo viņš ir saistīts ar to svešo zemi. Tur ir viss viņam un senči ir šeit. Protams, ja viņam mācītu to visu un pārliecināt, ir iespējams, ka viņš atgrieztos uz tēva zemi, bet ne uz dzimteni. Tā es domāju šīs lietas. Tāpēc milzīgs skaits paliek Austrālijā jaunoši, un ka viņam prasa, nu jā, es esmu dzimis un audzis tur,
Tā apmēram es to saprotu, bet tēvzeme ir tur, kur mūsu tēvi ir nākuši. Un mēs taču esam tik ļoti saistīti vēl tagad ar savu tēvu zemi, kad arī vecie ļaudis, kas nevar atgriezties šurp, viņi pārved savus pīšļus, vienalga vai tā ir urna, jeb atkal ar zārku vai tā tālāk. Un sevišķi dara to vecie ļaudis, kas paši baidās atgriezties šeit, kur nevar viņiem drošība bieži sargāt. Viņi atgriežas ar saviem pīšļiem, un tas ir ļoti, ļoti daudzos gadījumos. Un tas turpinās. Ar to viņi demonstrē savu garīgo un fizisko saistību ar savu tēvu zemi. Kā man prasa, kāpēc es atgriezos? Viena daļa saka, arī mani palicēja daudzi Zviedrijā, Eglīts ir traks palicis. Kas viņam te kaitēja? Es atgriežos tāpēc, kad es esmu visu savu dzīvi, arī savos dzejoļu grāmatās, visur pieminējis tikt mājās, un vēlreiz tikt mājās. Nu, man ir iespēja tikt mājās, es atgriežos, un mans tas vadmotīvs ir ļoti vienkāršs. No zemes tu esi cēlies, pa zemi tev ir jāpaliek. Un es secinu tā, no ļaudonas zemes tu esi cēlies, un ar ļaudonas zemi tev jāsajaucās. Ines Andersone, Imants Pulkstenis, LTS no Rīgas. Taču 5. stāvā dzīvojāt tikai pie jūras, jā, un šeit ir tāda debesu jūra. Kā te ir vispār? Te ir ļoti romantiski. Varētu sākt dzējoļus rakstīt tagad. Patiešām romantiski. Es šorīt skatījos visas zvaigznes, es neatceros, bet greizos ratus es ilgi pētīju, vai visi ritiņi klāt, vai jau nav. Un rīta zvaigzne iet garām, un es biju aizmirsis visu to ļoti dzējiski nosaukumi zvaigznēm, Orions un tā tālāk. Un tas ir Stokholmā, es arī dzīvoju 5. stāvā. Tur varēja redzēt pa logu, izēju ūdeņiem uz jūru, uz Baltijas jūru, kā kuģi nāk un iet iekšā. Un tas jau bija ļoti, kā lai to saka, saistoši. Bet es to neesmu pārdzīvojis. Es no Zviedrijas neesmu atmiņās it neko paņēmis līdzi. Kad es te ierados pirms 3 mēnešiem, man nebija it nekāda vēlēšanās kaut ko atcerēties. Bet es esmu daudz parādās Zviedru valdībai un tam līdzīgi. Tā bija ļoti humāna visumā pret baltiešiem, latviešiem, ar stipendijām, ar arķīvu darbiniekiem, kultūras darbiniekiem un tā tālāk. Lai man piedod, kad es nevaru uzskatīt Zviedriju, kuras es nodzīvojis 53 gadu, kā savu otro tēvu zemi. Nē, tā ir. Tas ir. Es esmu imūns pret svešumu tautām, absolūti. Es ļoti daudz esmu klīdis pasaulē. Un tas pat nav tā ar prātu, ar apziņu, vienkārši jūs nevarat atvērties, ja? Nē, tas nav ar prātu un apziņu, tas ir manī iekšā. Tas, ko es stāstu, kas manā uztverē ir patriotisms, tas, kas nāk pāri no gadu simtiņiem. Te, ka Latvijas meklējās šeit un atrada to stūrīti, kur visas tautas grib, lielās ir vācieši, krievi un tā tālāk. Tas manā uztverē ir tas pārfiziskais patriotisms, kas ir saistīts ar patriotismu šeit, kas ir kā saka, tēva zemē grūti laiki, dēliem jāiet palīgā un meitām arī. Kā jūs jutāties Liepsalās? Vai tā arī nav viena tāda vieta, kur tiešām ir tāds liels svaigums un kura būs ļoti daudz, kas, teiksim, tālāk nākotnē, tieši saistībā ar patriotismu, par Liepsalām, par Kalpaka vietu? Madonas Jā, muzejā. es tur biju, un no Madonas arī bija. Jūs arī nebijāt? Jā, biju. Nu, tad jau man nav daudz ko jums stāstīt. Nē, es vienkārši domāju, kā jūs to sajūtāt, šo vietu pašu kā tādu. Tā iznāca pabūt tā savos soļos arī un tā paskatīties. Jā, es esmu audzis, es esmu 18. novembra paaudzes cilvēks. Es zinu visas brīvības cīņas, es zinu Kalpaka nozīmi kā pirmā virspavēlnieka un tā tālāk. Un, protams, man tas zināms pārdzīvojums bija, bet man bija arī pārdzīvojums redzot vienu daļu no skolniekiem vecākās klases. Un tikpat liels ar mazajiem, kas bija, jo viņi neklausīja mātes un minās par tiem dubļiem. Tik neiedzīgi, ka māmoņas barās, kas tev tās bikses izmaskās tagad, tādā veidā. Un es biju iepriekš kapos pie Kalpaka pieminekļa. Brīnišķīgi sakopti kapi uz kalņa. Un tas brauciens man no Rīgas bija skaista diena līdz. Es nebiju ilgi bijis pie pieminekļa. Tas bija brīnišķīgs. Bet pa nakti bija nolīst tik briesmīgs lietus, ka tur, kur bija jārunā pie mikrofona, tur bija dubļi.
Un es runāju, un psihiski domāju, kā es vienu kāju izraušu laukā no tiem dubļiem, ka nu saruna beigusies. Un tā es pametu vienam roku, lai viņš man nāk tuvāk, un tad es aizgāju. Tā apmēram. Bet tas ir liels pārtāji, bet nu mēģina nākt pretī apmēram, cik nu katrs ir nostudējis, varbūt piešķir kādus 4-5 mēnešus, lai pabeigtu. Bet bija jau mums te tā praksa, ka militārā katedra, kad studenti arī apgūst šīs te zinātnes, un vasarā, ja tas modelis, ne? Tas vēl nav realizējies pēc būtības, jo mums taču ir kara akadēmija, bet lielākā daļa mācība notiek krievu valodā. Instruktori ir krievu pasniedzēji, un tie ir visi latvieši. Tas ir fakts. Un, kad sāk prasīt, kāpēc tas tā, tas esot ar nolūku pa nākamību, kad arī vajadzēšot tos sagatavot virsniekus, kas saprot krievu valodu un ka visādi konflikti būtu, lai viņi nesot ar mēmēra mutēm. Krievu pasniedzēji, ja? Jā, tā tas ir, diemžēl. Bet, protams, viņi jau mācās ar laikam latviešu vēsturi, bet vēsturi tā ir bijusi krievu valodā. Nu, es domāju, ka tur kaut kam jābūt arī no Latvijas vēstures iekšā. Kādas ir šeit dienas, ir pienākumi, ir katrs tāds kalendārs savs jau, vai kā jūs, vai turat savu kaut kādu tādu, kā jūs tā stingri, tādu disciplinējat sevi, vai kā ir? Kā jūs domājat, disciplinēt? Nu tā, vai jūs tā, nu, mums it kā mēs sarunājām randiņu, ja sarunājam šo ierakstu, jūs esat atvērts un tā, bet ir tādas stundas, kad jūs strādājat cieši, kad neielaižat savā mājoklī, kad... Nē, tā es nedaru. Es eju ar visiem, kas man aicina, cik es varu, bet ir nogurums un tā tālāk. Jūs pieminējat par randiņiem, vai tā, es norunāju, ka jūs to un Pontona tils bija izņēmis, jo ledus kāja. Un to es neesmu aizmirsis, ka jūs sagat par randiņiem. Tā, arī var to darīt. Bet man ir disciplīna ļoti stingra pašam pret sevi. Kur es esmu solījies, tur es daru. Un tad tur milzīgi daudz ir sarakstīts. Un vēl ir visādas lietas, bet dažkārt man liekas, vai man tur ir vajadzība iet, jā, piemēram, man aicina uz gada sapulci, represētie, es palieku domīgs, ko es viņiem varu palīdzēt gada sapulcē, grāmatas slēgums, nē. Otra lieta, es viņiem varu varbūt teikt jau tūlīt, ka viņiem būs iztrūkums, budžetā, nu. Tas man tā dīvaini liekas, es labprāt pirmā vietā ņemu jauniešus, skatījiet, tad. Tas man liekas, tas ir svētīgāk, bet atkal skolotāji pensionāri grib runāties. Ko mēs varam runāt, kā jūs domājat? Viņi taču tās problēmas, kas šodien Latvija nospiež, zina tāpat kā es. Par to ar runāšanu it nekas netiek. Es saucu lielu daļu no Saeimas par tautas grabētājiem, jo viņi it neko nedara pēc tām runām, absolūti. Tā viņi nolikvidēja zemniecību un salaida dēlī izglītības visus plānus, arī tagad nav izglītības, kā lai saka, tās struktūras, nedz izglītības stingru pamatu. Tāpat kā vēl mēs neesam valodas likumu pieņēmuši. Īstenībā sakot, saka, ka tas esot valodas likums, jo viņi pārmainīja pēdējā laikā satversmē vienu pantu ielieka iekšā, kad latviešu valoda ir latviešu tautas valoda. Nu, tad tur jāpapildina Saeimā, ir, kad tādā gadījumā tā jāprot ir visiem. Tā. Un tomēr pēc šīm te vēlēšanām jūs redzat kādu cilvēku, nu gaišu cilvēku ar savu tādu auru, labu cilvēku, cik ilgi tad mums jāskatās uz šo valdību kā uz piespiestu, kā uz cilvēkiem, kas ir, nu, savā ziņā, nu, tumši, ja, vai sautīgi, vai, nu, kas neredz un kam sirds nesāp par... Vēl nav visu sarakstu, vēl viņi nav publicējuši visus ievēlētos. Un, ja tagad mēs skatāmies, un es skatos, kādā veidā viņi cīnās, lai izvēlētu vispirms vienotos par ministru prezidentu, viņi vēl nav tikuši. Tad es to uzskatu, ka tie ir jaunie mērnieku laiki. Un es tur redzu Ķenci, Pietuku Krustiņu, Prātnieku, absolūti visi parādās. Un visi saka pa mani un otro un tā tālāk. Tas tur jāsmijās, drausmīgas lietas, tā taču nesāk manā uzturē.
vispirms taču vienojoties par tām programmām, vai divas partijas tās programmas var salaist kopā, ko jūs esat solījuši katru saviem vēlētājiem. Nē, pa priekš ievēlēsim Šķēli un tad to otru, un mēs nevaram citādi vienoties. Faktiski mums iznāk tikai nogaidīt un skatīties viņu darbus, ja, lai vienojās par krēsliem un tad... Jā, un tā, ka viņi būs vienojušies par krēsliem, tad redzēsim, cik viņi tur no tā, ko katra partija solījusi saviem vēlētājiem. Jā. Es tomēr domāju, ka tur būs daudz gaišu cilvēku, vairāk kā iepriekšējā. Es balsoju par Tēvzemēnu brīvībai, tāpēc, ka man tā grupa bija visu laiku vistuvākā, jo viņi stingri stāvēja par mūsu nacionālām pozīcijām, par leģionāriem, par visiem, absolūti par valodas problēmām un tā tālāk. Tur nav kādu izcilu personību, bet visumā tur nevar uzrādīt tos, kas būtu daudz zakuši. Un nav tā, kā Šķēlim saka, viņam ir daudz nepatikšanas aiz muguras un visādas, kā saka, tādas, naudas lietas, apferes un tā tālāk. Arī tas pats ir ar Latvijas ceļu. Un kur tad tagad, piemēram, tā nepatikšana Eichmanni, tas ir drausmīgi. Izglītojās Amerikā angļu valodas cilvēks. Un bija sagatavots. Pēkšņi viņam, kā saka, aizrāda to briesmīgo 40,000 latu izdevumus no kara budžeta, kas nekad nebija atļauts. Tā mums iet, bet cerēsim. Es neesmu tas, kas grib pa katru cenu redzēt tikai melnas krāsas, un viena liela daļa, kas trīp tās melnās krāsas nepārtraukti. Bet es tomēr redzu ar debesu malā gaišās krāsas. Vajag tikai paskatīties, vajag aizbraukt tālāk pa visiem laukiem. Tā nav iepriekšās reizēs, kas es biju, es daudz sabrukušu māju redzēju. Bet tagad aizpagājuši gadu es braucis pa laukiem. Tā nav, tagad ir daudz sakoptu māju. Es pieturos pie principa. Ja tu gribi dzīvot, tad tu dzīvosi. Un tu dabūsi sev palīgus un būs tā zeme, kas tev tāpat uztur kā tagad. Es bieži savu brāli pieminu, kā viņš saka apmēram tā. Ja man ir viena pūrvietas zemes un lāpsta un sēkla, es izdzīvošu. Tā ir. Un tādu ir daudz to cilvēku, bet ir viena daļa, kas ļoti vaid. Un viņi vaid nevietā. Ak, viņa valdība nedod un nedod. Nav tāda valdība Eiropā, kas varētu visus dot. Zviedrijā ir milzīgs skaits bezdarbnieku. Jaunie, taisni jauniņi. Dot pabalstus, bet tā, viņi saka, tā nav dzīve. Bet jā, es domāju, arī tie vaidētāji faktiski viņi dzīvi dzīvo moži un savādāk. Ir kaut kādas nodevas vai kaut kāda inerce, kaut kā tas prāts, ka liekas, ka jāpavaida, ja? Kad nav ko citu runāt. Varbūt tā ir arī izglītības nav trūkums vai kaut kas tāds, ka sanāk kopā un vaida. Var taču sanākt kopā un runāt pavisam, es nezinu, par grāmatām, par lietām. Otra lieta ir tāda, viena daļa, kas nespēja grāmatas nopirkt, arī skolnieki nespēja nopirkt. Tās grāmatas, kas iet pa 3 lati, nav viņas spēkā. Un arī vecāki nedabūja pie viņām tikt. Viņi mēģina iet bibliotekās un kaut ko ar saviem pamācīt un bērniem kaut ko dot. Tas varbūt arī tas, kad nav tāds stiprinājums nācis no grāmatām, ka viņi paši vaid sevi iekšā tikai. Jā. Bet tas nav pareizi, ja mēs gribam tikt tagad Eiropas kopienā, tāpat uz NATO, tad mums vajag parādīt sevi, ka mēs taču esam arī tādi, kas stāv uz savām kājām. Jo NATO 3. pantā ir sacīts, NATO var sargāt tikai to, kas prot pats sevi sargāt. Bet mēs gribam it neko nedarīt patiesībā, lai tikai NATO mums ņem iekšā. Bet es domāju, ka tagad ar laiku arī Amerika mainīja arī NATO savus uzskatus, tad, kad viņi redzēja, kā Krieva uzvedās, kas arī NATO, attiecībā par pret Kosovas un Serbijas konfliktu, ka viņi pateica, ka viņi nekaros nekad pret Serbiju. Un tā NATO visu pārējā redzēja, ka tas uzņemtais Krievs, viņš iet pilnīgi citu ceļu. Un tāpēc tagad arī vairāk to baltu bataljonu tagad papilda no latviešiem un visiem baltiešiem. Tā. Vai jūs rakstat? Teicāt, kad romantiska vieta un tā, vai ir tādi plāni kaut ko apkopot, vai iznāca nesen krājums, bet ir tāda strādāšana pie saviem? Es gribu uzrakstīt, savākt visu to, ko es esmu šitos gados rakstījis. Austrālijā 2 reizes esmu bijis un arī visus ievadus avīzēs un ko es esmu Eiropā rakstījis. Un tas prasīs pāris gadus apmēram, un es to gribu izdarīt.
Man nebūs tik daudz, kā Imantam Zietonim tās grāmatas. Man pietiks ar 2, bet es domāju, ka tās ir palasīties jaunai paaudzē ļoti interesanti. Kā var cīnīties par savas tautas brīvību bez ieročiem? Kā mēs tikām, piemēram, tik tālu svešumā, kad ar aizvestiem sarakstiem, ko mēs publicējām, pieņēma tajā laikā tur vairs Trumans, Amerikas Savienotās prezidents. Kas tas bija par notikumu visā pasaulē? Pirmo reizi pa pasauli pārgāja kā šalsiens bāri. Ko? Te ir deportācijas, 14. jūnijas, 14,000 aizvestu bērnu un tā tālāk. Tas ir daudz aprakstīts jau. Bija vērts tādā veidā cīnīties, un es domāju, jaunai paaudzei tagad, kas nāk ar Bausku tur, tādā veidā no viņiem jaunie vidusskolas beidzēji, ka viņi varētu šito pašu tālāk darīt, izveidot šāda veida diplomatisku cīņu par savu tautu un valsti uz priekšu. Protams, ziņās šobrīd skan arī Krievija un krīze un visas tās problēmas. Un kā jūs šo te kaimiņu redzat? Kā redzat uz priekšu pēc gada saistībā? Krievs nemainās. Krievs nav mainījies veselu gadu simteni. Krievs, kāds viņš bija vakar, tāds viņš ir šodien un rītā. Krievs grib atpakaļ Latviju. Krievs grib atpakaļ visu Baltiju. Tas ir viņa doktrīna jau. Viņš nemainīsies, bet mēs lēnām ejam to ceļu, kur ar mums arī tagad būs Eiropas kopiena, kaut ar viņa militāri mums neizsargās, bet mēs ļoti ceram, kā mēs tiksim ar NATO. Un tādā veidā mēs nostiprināsim savas pozīcijas, bet mums vajag pašiem stipras morālas, nacionālās pašapziņas. Mēs nevaram tādā veidā tikai gaidīt un gaidīt, lai tikai mums papajā un atkal dod un dod. Dos tagad ar, piemēram, ar jaunais tirzniecības starptautiskais līgums, ko tagad noslēdz. Tas ir milzu gājiens uz priekšu. Bet uz Krieviem cerēti, kad viņi tagad pēc tā, ko iedeva pēc referenduma 18,000 Krievu jaunikļiem pilsoņu tiesības, tad, kad vecāki neprasa nedz ar viņu un nav jāprot latviešu valoda, jūs redzēsiet, kas nāks tālāk. Būs prasība pēc 2 valodu valsts. Jā, un tālāk mēs nevaram iet. Mēs nevaram dot 2 valodu valsts. Valsts valodai ir jābūt tikai latviešu valodai. Krievs var runāt, kā viņam patīk, kur viņš grib, ārpus krūmiem un krūmos. Neviens viņam neliedz, bet viņam jāprot latviešu valodu, jo tā ir latviešu tautas valoda. Un latviešu tauta bez savas valodas nav it nekas, tāpat kā tauta bez savas pagātnes ir tikai pūli. Kādreiz taču ejat arī šajā te pūlī, kas ir sabiedrība šeit Rīgā, vai skan valoda, kā ir ar valodu, vai tomēr joprojām krievu pārsvars? Varētu teikt tā, ka tas uztrauc, cik latvieši ļoti gribīgi runāt krievu valodu. Es esmu tagad izstaigājis oficiālās iestādes visur, un es redzu, ka visi aiz letes ir latvieši. Ja es eju elektrību samaksāt, es domāju, nu tur būs daudz latvieši. Jā, aiz rodziņi ir jaunietes un tā tālāk. Visi krievu valodā. Es gribētu redzēt vienreiz, kad viens krievu jaunietis pieiet klāt, viņš runā krieviski. Es viņa vietā, tai, kas Irēnē sacītu, runājiet latviski. Un sākt runāt latviski. Un viņš runātu latviski. Es jums piemēru dotu šeit pie durvīm kādreiz. Bija jālabo vannas istaba. Ieveda 2 tādus krievu, jauniešus. Viņi katrā ziņā bija savi aroda pratēji un ienāca līdz viena tāda krievieta, kas prata nedaudz latviski un es nerunāju krieviski, kaut ko es saprotu. Un viņi salaboja to visu. Un es sāku ar viņiem runāt latviski un iedevu katram 5 latus. Ak, kungs, kā viņi sāka smaidīt un latviešu valodā sacīt, nākošu reizi tu zvani tikai uz to kontori, mēs būsim klāt. Un smaida pa visu ģīmi, pa 5 latiem es viņus nopirku. Viņi prot latviešu valodu. Tad vienu rīt, vakarā 9 zvana pie durvīm, es domāju, kas tik vēl, es nekad neprasu pie durvīm, kas ir. Es šoreiz prasu, tur kāds balsteņas sīks. Es atveru durvis, 2 tādas meitenītes, krieviski. Kaut ko es saprotu, vai Aņa ir mājās.
Es viņam saku, runāsim latviski. Aņas nav mājā, viņa smaida. Nav mājā, nē. Es saku, vai to nevar paprasīt sētniecei? Jā, viņa grūstai otrai. Paprasīsim sētnieci. Viņas prot latviešu valodu, bet viņiem ir tāda doktrina dot, nerunājiet latviešu valodu, jo latvieši prot krievu valodu, un tā viņa lēnām aizmirsīs savu latviešu valodu. Uz to ceļu ejam, jo krievi vienkārši saka, kāpēc mums mācīties latviešu valodu, jūs protiet, bet mums tas ir tāds, kā lai saka, traģēdija, mēs sākam aizmirst savu valodu. Jā, bet, teiksim, jaunieši, arī pat vidusskolēni, viņi arī diezgan lojāli skatās uz šīm lietām. Viņi, teiksim, kad bija šī te par vai pret lieta, viņi arī daudzi parakstījās pret, jo, uzskata, ka skolās māca latviešu valodu, ja? Viņi ir ļoti lojāli, viņi vienkārši nezin to vēsturi. 26 skolās mācās krievi latviešu valodu un iet jauktas grupās iekšā. Ir viens milzīgs skaits krievu, kas ir ļoti lojāli pret mūsu valsti, pret likumiem un tā tālāk. Un tie jau ir tā, kurus mēs vēlamies iedoktrinēt iekšā, tie varbūt mūsu cilvēki visi. Es domāju, varbūt viņi pāris 100 000 pat ir. Un tas ir liels prieks, ka viņi klausa mūsu likumiem un respektē tos tādi, bet ir viena otra liela daļa, kas negrib atzīt Latviju kā neatkarību valsti, neatkarīgi no tā, kā viņi šeit dzīvo, jo tā jau patiesībā nav minoritāte. Brežņeva laikā jau tas notika, kad izdeva tādu pavēli, aicinājumu, kad visi atvaļinātie virsnieki var izvēlēties, kur viņi pavadīs savu nākošo dzīvi. Lielākā daļa dārzās iekšā uz Baltijas, sevišķi Latvijā. Un tad izzina no mājām latviešus pagrabos un tā tālāk. Un tagad Rīga, varētu teikt, ir krievu pilsēta gandrīz. Mēs latviešu skait kādus 45% Rīgā. Tā tas nevar iet tālāk. Mums ir tomēr žēl, ka to nokavēja arī valdība izskaidrot apvienotām nācijām, ka šie nav minoritāte. Tā ir ieprūdeņi mūsu zemē, un no tiem ir kaut kādā veidā jātiek vaļā. Izzīt mēs nevaram, un to neviens neatbalstīs, bet šī mazā zemiet jau nevar uzturēt 700 000 krievus šeit iekšā. Ko tas nozīmē? Ne mums ir zemniecības vairs, viņi noēdīs mums matus un visu zāli arī. Tātad atliek kaut kādā veidā nākamībā griezties pie apvienotām nācijām, lai dot naudu, un ļoti daudz lai dot. Lai šie krievi, kas šeit ir ieplūdināti, lai viņi var atgriezties atpakaļ uz tām vietām, no kurienes viņi nākuši. Es domāju, ka viena liela daļa aizbrauks atpakaļ. Tā tas varētu būt. Viena daļa grib kaut kur braukt, bet nav līdzekļu atkal. Mēs arī nevaram tik daudz dot. Es domāju, ka tā ir tāda mūsu nākamības melodija. Atplūdināt tos atpakaļ, kas ir ienākuši bez kādas, tie nav minoritāte. Bēgļi arī viņa nav. Viņi vienkārši pēc kara viņi ieradās šeit. Ja būtu viņi ieradušies kara laikā un palikuši, tā ir cits status apvienotām nācijām ar, bet viņi to aizmirsa un saka tie, kas no kara laika palikuši. Viņi nav no kara laika palikuši. Visi nāca pār robežām Brežņeva laikā, ka karš sen bija beidzies. Bet arī viņos nav šis te patriotisms. Arī viņi nezin, ko nozīmē tēvzeme. Ja viņi... Liels tikai... Tas ir krievu patriotisms, un tad pasaule ir visa mūsu, visi gudrākie ir tikai krievi, jūra ir līdz ceļiem, brien pāri apmēram, nekur nav tik gudra pasaulē kā krievs, to ja viņa mācīja padomu laikā arī. Arī tagad krievs ir milzu patriots, bet pagaidām viņš ir kaut kādā veidā redz šeit, kad vienai lielai daļai ir lielas grūtības, bet otra daļa, kas pārvalda Rīgā visus veikalus un kam ir milzu kapitāli, tie saka, mums jau nav vajadzīgs latviešu pircējs. Mums ir paši krievi, kas to dara. Tur ir arī latvieši strādnieki, un saka, ka vajag runāt arī latviešu valodu, un tad viņi to negrib darīt. To jau varētu piesiest, lai viņi runā tur, kur pārsvars ir krieviem krievu valodu, bet latviešu valodu kā valsts valodu nedrīkst pazust. Kur jūs būsiet 18. novembrī, vai jau ir ielūgumi, jau plānis? Es nezinu. Man būtu kaut kur jārunā atkal vienā vidusskolā 17. Un tas būs priecīgs, ka man neviens neielūgs vairāk. Tā. Kad ir domas braukt uz Ļaudonas pusi, uz Madonas rajonu? Es nezinu, vai šogad es to izdarīšu. Divreiz pie brāļa biju agrāk, un tas ir tāls brauciens, un
svaidīšanās pa maziem lauku ceļiem un ļoti atkarīgs no tā, kāds ir laiks. Ja ir dubļi, tad tie mazie ceļi tā ir līdz automašīnai līdz riepām pāri. Tā ir. Jāgaida vasara un siltāks laiks. Šodien jau ir gandrīz tā kā marta mēnesis ir. Tā ir apmēram, un tā es domāju šī pasaulē, un es ar vien esmu optimists, ka tā nav, ka visi jāmālē melnās krāsās. Nav jau nemaz vajadzīgs gudri cilvēki, lai pasacītu, nu jau pasardien ir drīz klāt, un pirms vēlēšanām man atturēja daudzus Tērbatas ielu latvieši. It kā es būtu varējis viņiem pateikt, kas uzvarēs vēlēšanās, un ka būs maizīte visiem daudz vairāk kā tagad. Tā, ka tās vēlēšanas nu ir beigušās, es nesastopu nevienu cilvēku vairs latviešos Tērbatas ielas, jo es nekā tur nevarēju palīdzēt, lai viņi apsola, ka, nu, ka viņas uzvarēs vēlēšanās, tā viņiem būs viss. Tā nav. Visus parādus tagad, un tas sākiet lēnām. Viņa ir vajadzīga. Biblioteka ļoti simpātiski. Man drīzāk liekas šis melngalvīnums. Jā, arī tas ir liekas pašlaik. Pilnīgi liekas. Tāds pompozi celt. Tikai šito es stādītu pirmā vietā tautas demografiskās problēmas. Valdība nevar tik daudz dot, lai daudz bērnu ģimenēm varētu visu palīdzēt, bet tagad ir daudz gājis uz labo pusi jau. Ir vienas ģimenes tādas, kas neprasa, viņām iet grūti, bet viņas negrib navagoties, viņas saka. Un mēs dažkārt ar tiem dodam, viņiem iet arī grūti, bet viņi spītības pēc mēģina iztikt paši. Bet ir ļoti, ļoti daudz vēl. Un jāpalīdz skolām, nevar nopirkt mācības līdzekļus, angļu valodas grāmatas maksā daudz, 5-6 lati, kur lai tas cilvēks ņem un vecākiem arī nav. Tur izglītībai ir milzu trūkumi. Un ja gribētu tagad vienam jaunietim sacīt, vai tev ir nacionālā pašapziņa, vai tu esi patriots, un ja viņš prasītu, uz ko tam man jābūt lepnam, ko jūs viņam atbildētu? Varat atbildēt tā. Zemniecība ir nolikvidēta grāvī, aizsardzības vienības uz robežām, Krievu, tur nav it nekas pagaidām, skolām trūkst grāmatu, mums ir budžets tik niecīgs, ka mēs nevaram savu pat 1 miljonu no nacionālajiem ienākumiem dot savam karavīru budžetam. Un vārds sakot, mēs esam nogājuši tādā līmenī, kur tas jaunieklis saka, kāpēc man jābūt patriotam? Ko tas man viss dod, kad jūs nekā man neesat atstājuši, uz ko man jābūt lepnam? Un tā var vienīgais sacīt, pacieties, tie 100 gadi vairāk bijuši, kad tomēr ir vēsture tikusi atkal pie brīvas, neatkarīgas Latvijas ar pārtraukumiem. Un kad jauniešas jaunās paaudzes uzdevums būtu noturēt tālāk līdz nākošai paaudzei Latvijas ideju svētu, lai tas būtu tas darbīgais patriotisms, tā būtu labi. Bet viņam ir grūti tos pasakīt. Viņš redz, kā citur dzīvo un šeit nav it nekā, un kā viņam ar to visu ieborēt iekšā tikai tādā veidā, kā viņu var pārliecināt, kad šī zeme tiešām ir tāda, kas ir ar asinīm slacīta, un par šo mazo zemi tiek krituši tūkstošiem cilvēku, un kad viņam būtu jāsaprot, ka pasaulē nekur nav labāk, jāvar pats noteikt un lemt likteņus. Daudzi ir sacījuši, Ulmaņa laiks, tas bija fašisma laiks, tas ir blefs, tas bija, nu, ņemsim autoritatīvais laiks pasaules enciklopēdijās. Tas bija visgaišākais laiks mūsu jaunatnē, no kura izauga patrioti. Tie, kas aizgāja pirmie, arī tad, kad nevajadzēja varbūt visiem iet leģionā un tā tālāk. Tie bija, kurus Krievi deportēja, veselu skolu gandrīz klasi deportēja Krievi, kas bija pret viņu mācībām. Tā ir grāmatā Kronlīda tāda liela, kad deportēja pusi no skolas, ar visiem audzekņiem rakstīta. Lūk, tas bija gaišs laiks. Vai Ulmaņa laikā kādu pakāra, vai ielika kādu no pretiniekiem cietumos, kas bija komunistu partija? It viena daļa bēga projām, bet nevienu nenotiesāja tādā veidā. Un šito vēlāk arī komunistu partija pirms kādiem 10 gadiem sāka pati, kā lai saka, prasīt viens otram.
cik tā Ulmaņa laikā notiesāja, cik tā nošāva, cik aizina uz soda nometnēm Ulmans. It nevien, Ziepnieku kalnā uz, nu tur akmeņus laustuvi bija, tur deva vienam otram pamācīties. Tas bija gaišs laiks. Varbūt kļūda bija tā, ka Ulmans pārtrauca 15. maijā to satversmi un it kā viņš ir gribējis jaunu satversmi dot, lai mums nebūtu tikpat daudz partiju, kā tagad bija. Mums bija vairāk 36, tagad 26. Un vēlēšanas tagad parādīja, ka tikai 6 no tām tika iekšā, bet Krievi aizgāja kopā ar to, nu, kā viņi sauc, Jurkānu un apvienojies Reizeknē un dabūja 17 mandāts. Jā, vienība, un to mēs nemācamies. Tie visi, kas bija izkrita cauri, tiem nevajadzēja kandidēt ar atsevišķiem sarakstiem, bet nākt pie lielām tabutām. Bet mēs nemācamies. Krievi parādīja, kā vajag darīt. Punkts un āmen tagad. Jums vajadzēja teikt, vai tu beigsi. Tā nozīme. Tad mēs bijām nostabilizējuši, ekonomiski nostabilizējušies kultūrā. Mēs braucām mūsu kori, Teodora Reiters koris, universitātes koris pa visu Eiropu. Mēs jau bijām sen jau iegājuši Eiropā iekšā. Tad varēja būt, tad piešķīra 3 zvaigžņu ordeņu par nopelniem Latvijas kultūras celšanā. Tagad ir jāceļ viss no jauna, pilnīgi no jauna. Tagad neder tas ordenis, tagad vajadzēja nodibināt Latvijas atjaunošanas ordeni. Tad varēja piekārt, es redzēju dienā, tad reizēm vienam ugunsdzēsējam, kas mežā ļoti labi strādājis un arī dabūja ordeni. Un tad viņš bija pielīdz pie krūtīm ar tos Krievu ordeņus, viss arī labāk izskatās, jo tas bija mazīgs, tas 3 zvaigžņu ordenis. To es nedzīju. Un nevajadzētu komunistiem piešķirt. Daudziem komunistiem? Diezgan daudz. Tur nav vairs tīrības cit nekādas. Bet jā, no es esmu viņu saņēmis un citi, mēs norunājam tā, labi, lai viņš paliek. Mēs neko nemainīsim, ka mēs viņu aizsiedīsim projām, lai man bērnu nav, bet lai citiem paliek bērni. Tā. Ir kaut kur tepat arī tas ordenis, ir kaut kur glabājis kādos? Man negribas viņu meklēt kaut kur. Dziļās atvilknēs. Redzēt, tur, vai mēs esam te beiguši tagad? Es domāju. Bet viņa pirmā ieradās Zviedrijā, un es pārbēgu pēc Kurzemes kapitulācijas tikai. Tam es satikamies, viņa bija 13 gadus jaunāka, bet pateicoties viņai patiesībā, es varēju strādāt gandrīz visu laiku Nacionālā fondā. Ja tur viens cilvēks nestrādā to katru dienu, tad tur nekas nebūtu iznācis. Vai jums ir šī tā? Jūs fotografējat tos? Jums tuvu 2. Labi pasaulē redzēt. Es esmu visas grāmatas uzrakstījis tikai no braucieniem, piemēram, caur daudzām zemēm. Zemes laikā, tad man bija liels nepatikšanas ar Gestapo funkcionārus. Bet daudz gadus vēlāk atkal Krievijā, tas ir Latvijā, Bezmēras manas. Tas viss, protams, būtu grūtāk iet, kā mēs tani. Šito dzējoļu jūs varat nodot avītē. Jā. Labi. Ko reiz rakstu? Man pa daudz lielas viņas bija kostrāmā. Gaisiņš, pats gaisiņš. Bet tagad tur ir atgriezusies tā Inese aptās. Jā, bet viņš ir viņas tēvs. Jā, un viņš tepat blakus dzīvo.
soļus aizjūtu. Un te var skatīties visu pa soļiem. Un tur ir tā māja, tā ir, kā viņi sauc indieši, tas šeit arī. Ieglīt, Andrej, sveiki? Jā, saka sveiki. Un es viņu nepazīstu. Un katrā ziņā viņi man ir ievērojuši, kas te staigāju, un es zinu, kas es esmu, un es jūtu, ka viņš smaržo kaut kādu. Un brīnišķīgs tā stāstiet, pagājuši nedēļa nomirusi māte ir un tā tālāk. Nu, es saprotu visas lietas. Viņi iedeva 2 latu un sveiki. Un cik jauks šķīramies. To viņi šeit nabagojuši tādā veidā arī. Bet es neeju garām krievu nabagiem, kas sēda. Es nevaru paiet. Man tas arī interesē. Es vienmēr kaut ko ielieku. Nu, labi, 50 centīm. To nedod. Un tad es noskatos, ka viņš paņem tos 50 centīmus un iebāž tūlīt kapitā, bet neatstāju uz tās šķīvīs. Un tad man vienā reportāžā bija kaut to, ko es jums stāstu. Es sacīju, ka krievu nabags, kur viņi parādās, tur lēnām iestājas bats, un šito viņi izlaida ar visu savu pēc būtības, bet tā ir vec vēsture. Viņi ļoti daudzi šito. Tieši Krievi. jā, ubago. Latviešus es neesmu redzējis. Nevienam, kas nabago. Dabū vakaros ēst. Jā, ka viņi nevar paturēt to. Un Andrejs Eglītis, starp citu, dzīvo netālu no vietas, kur savulaik Martas ielā dzīvoja Teodors Reiters. Visiem šiem cilvēkiem Latvijas vārds ir bijis un paliek vadošais. Kurējo? Šo pašu? Te?